laimīgs. Rīga dziedi, Rīga smejas. Rīga nevirsties. Baltajā naktī Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojekta Kim galerijās tika atklātas 3 izstādes. Mākslinieka Kriša Salmaņa Bezmiegs, fotogrāfes Ievas Epneres Zaļā zeme un Riks galerijā Laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit 2 ietveros dāņu mākslinieku grupas Superflex video projekcija Aplūdušais McDonald's. Tajā redzams, kā populārā ātrās ēšanas vieta ik minūti jau vairāk piepildās ar ūdeni. Līdz ar pēdējiem elektrības sprakšņiem tā ir pilnībā aplūdusi. Šī filma nodēvēta par iespēju piedzīvot mūsdienu apokalipsi. Vienalga, vai to attiecinām uz globālo kapitālismu, politiku vai modernā cilvēka ēšanas paradumiem. McDonald's vienmēr ir skandaloza tēma. Interesanti. Pirmais, protams, bija tāds realistiskā doma par to, kā viņi to ir izdarījuši un vai tas ir bijis uzbūvēts kaut kādā konteinerī vai tiešām reāli telpa ir bijusi aplūdusi un kā tas ir vispār iespējams. Ķelnes Mēdīju mākslas akadēmijas aspirantūrā studējošā mākslinieka Kriša Salmaņa izstādē Bezmiegs apskatāmi 3 eksperimentālās animācijas darbi, kuri tapuši kopš 2009. gada rudens. Tas ir tas labais stāvoklis, tur pirms aizmigšanas vai dušā, vai, kad īsti nedomā, bet izdomājas visādas lietas. Bet tā it kā tie darbi ir vairāk par to sapni, ko atcerās, vai kurā pat tu domā, ka tu sapņo, bet tomēr no viņa netiek ārā, un kur pilnīgi normālas darbības kaut kā tomēr nevar līdz galam veikt. Viņās iestieg un viņas atkārtojās un netiek no viņām laukā. Man patīk arī to pašu tehniku kaut kā padzīt uz priekšu mazliet. Kā tu dabūji to balonu tur zem tās sienas apakšā? Es nezinu, tas jau viņam jāprasa. Ko līdz, kur nevajag. Pats vainīgs, tā saucās tas darbs. Kāda iespēja? Pozitīvi, interesanti, protams, pastīties un skatos, cilvēki arī interesēti skatās. Vai paši arī kādreiz bijis bezmiegs? Kā jau visiem. Ir bijis, jā. Ko tad dara, skaitā etiņas vai melnas cilvēciņas? Padomā par dzīvi un mēģina aizmigt. FK galerijā apskatāmā Ievas Epneres izstāde Zaļā zeme ir stāsts par laiku, pagātni un tagadni, priekšplānā izvirzot vaņodi un uzsvaru liekot uz ainavu un cilvēku portretējumu ainavā. Zaļā zeme priekš manis nozīmē kaut ko ļoti pamatīgu, vērtīgu, un priekš manis tā ir vieta Vaņoda, kur es pavadīju savu lielāko daļu bērnības. Un konkrēti šīs bildes ir par to, kā Vaņoda izskatās šodien. Un otra izstādes daļa ir par to, kā tur bija agrāk, jo Vaņodai ir baigi interesantā vēsture. Savulaik tur atradās Cepelīnu angāri, kurš šodien pazīstam kā Rīgas centrāla tirgus paviljonus. Padomju laikā Vaņodai bija strateģiski nozīmīgs militārais lidlauks un dzelzceļa stacija. Tagad vietas, kur agrāk dzīvoja militāristi ar savām ģimenēm, ir pārvērtušās par zaļām pļavām. Principā visu man bērnība ir pagājusi ar tādiem lidmašīnas trokšņiem, ko mēs arī varam dzirdēt darbā Diendusa. Jo ik pa 15 minūtēm tev pāri mājai pārlaižas lidmašīna un skaņa ir tāda, ka loga rūtas dreb. Diezgan interesanti. Pirmo reizi visu tādu apmeklējumu tā. Interesanti ir tā istabiņa, tur maziņa gultiņa. Tā. Šī ir svarīga izstādes sastāvdaļa. Es uzskatu, ka tā pat ir izstādes atslēga. Tā ir mana vectētiņa vēstule, kurā viņš ir aprakstījis visu Vaņodas vēsturi. Tā ir rakstīta 2003. gadā, kad es kopā ar Ivaru Zviedri mums radās iecere veidot filmu dokumentālo par Vaņodas lidlauku. Bet šī ideja tika iesaldēta, bet vēstule palika. Un tad pagāja daudzi gadi, un tad es sāku strādāt pie šī projekta, un tad viņi kaut kā organiski šajā izstādē iekļāvās. Baltās nakts laikā Kim teritorijā atradās arī dažas atrakcijas, piemēram, Kriša Salmaņa veidotā glezniecības triumfs, kura uz mirkli piedāvāja kļūt par mākslinieku. Tiesa otu nomainot pret paintball šauteni, bet mērķi pret slaveno purvīša gleznu Ziemu. Man uzreiz bija skaidrs, ka gribu ar paintballu kaut ko darīt, jo tā īstenībā ir viena glezniecības tehnika. Te ir ļoti precīzi jāatrāp ar krāsu, gluži kā gleznotājs. Ja viņš uzjauc nepareizo krāsu, uzliek nepareizajā vietā, tā glezna nesanāk. Un tad domājot par šo gleznu,
es sapratu, ka vajag kaut ko uz kā atspērties. Un Purvītis ir pēdējā laikā atkal kļuvis ļoti slavens, tāpēc viņš pats it kā uzprasījās. Tad es mazliet sabijos, kā var šaut pa Purvīti. Bet tad es sapratu, ka īstenībā viss ir ļoti pareizi, jo pirms 100 gadiem Purvītis bija inovators Latvijas glezniecībā. Viņš sakoja visiem aktuālajiem rietumu virzieniem, tur impresionismam, postimpresionismam, jūgenstilam, ieviesties Latvijā, tur pielāgoja, veidoja Latvijas skolu. 100 gadus vēlāk, ja viņš būtu gleznotājs, diez vai viņš taisītu postimpresionismu. Šo gleznu viņš it kā gleznojis tieši pirms 100 gadiem, 1910. Droši vien, ka viņš taisītu eksperimentālākus darbus, iesaistot līdzstrādniekus, varbūt pat masas, un dodot tam nelielu arī šoka virsvērtību. Mēs bišķīt likām to kopā augšā, es viņu izprovocēju uz sarunu, ko vajadzētu cilvēkiem pēc tam pajautāt, ko tu darīji tajā brīdī un kāpēc tu to darīji tajā brīdī. Es nāku iegūt kaut kādas idejas. Es pats kaut ko nodarbojos ar fotografēšanu, tā tālāk. Cilvēks var rosināt savas idejas, ko attīstīt. Varbūt tās pats vēlāk piedalīsies šitādā pasākumā. Tā kā diezgan noderīga lieta. Visāds jaunas iespējas un tā kaut ko redzēt, ko ikdienā neredz. Tā. Vēl Baltās nakts laikā citādu skatu uz lietām piedāvāja viesi no Lietuvas. Mākslinieka grupa Mazar Eleganza. Maestro Stravinskas is breakdancer, первый pioneer in Vilnius. So now Soviet Union. We are designers, conceptual designers. We are doing conceptual design products and also t-shirts. And shows. Orange perfume. It's a demo version. Это shoes made from bread. И после концерта мы съедим его, потому что голодные. Visas 3 izstādes Kim galerijās būs aplūkojamas līdz 3. oktobrim.